Pēdējās nedēļas laikā zelta cena ir zaudējusi vairāk nekā 12%, un tas ir lielākais kritums pēdējo 6 gadu laikā. Tehniski tas ir slikts signāls. Cena nokritās zem 50 dienu vidējā līmeņa, kas bija ap $5,000, un tas bieži vien nozīmē arī turpmāku lejupslīdi. Galvenais spiediens nāk no enerģijas cenām. Tās aug, inflācija palielinās, un tas liek centrālajām bankām apturēt likmju samazināšanu. Pat vairāk, ja inflācija turpinās augt, likmes var nākties atkal celt. Investori, kas pirka zeltu virs līmeņa $5,000, tagad ir mīnusos un aizver pozīcijas, kas vēl vairāk spiež cenu lejā. Liels nezināmais – Irānas konflikts un Hormūza šaurums. Ja naftas piegādes traucējumi turpināsies, zelts var krist pat zem līmeņa $4,000 par unci. Bet scenārijs var arī mainīties. Ja naftas cenas kritīsies, centrālās bankas var atkal sākt pirkt zeltu, un cena var atgriezties virs $5,000 par unci. Secinājums – īstermiņā risks ir krist vēl vairāk, ilgtermiņā zelts joprojām ir drošais patvērums.